Šodien esmu atbraucis uz Talsiem. Paskatīsimies uz to, cik Talsos ir grūti nokārtot braukšanas eksāmenu. Izbrauksim pa grūtākajām vietām, kādas var atrast šajā pilsētā, un paskatīsimies, vai Signai izdosies nokārtot braukšanas eksāmenu. Kā jau zinām, Valmierā viņai braukšanas eksāmenu neizdevās nokārtot, viņa pieļāva 2 rupjas kļūdas. Šajā? Gan jau, ka šajā. Ui. Tā. Nezinu, kāda līnijas tev ir priekš, tā kā pa labi griezies. Labanī? Ķieģeļu. Tā ir rupjā? Jā, tā ir rupjā. Nopietni. Ārpēc nav pagājuši 10 minūtes. Bet tie, kas vēlas paspēlēt virtuālos braucienus pa Talsiem, noteikti ejiet bava.lv. Bet tagad skatīsimies, vai Signai izdosies nokārtot eksāmenu. Nu, tu izdomāji, ko mēs darīsim, kurš zaudēs, ko darīs zaudētājs, izdomāji? Nu, mēs varētu skriet pa tām trepēm augšā. 3 reizes. Augšā lejā. Nu, vai 2 reizes. Augšā lejā. 3 reizes skan augšā lejā ar kameru, jā? Ar kameru skriet? Nu, es iedošu to statīvu un tad augšā ar kameru skrien, tur papakaļ, tur papakaļ. Tu moši vienkārši stāvēs lejā un filmēs, ka viss skraida. Priekolīgāk būs, kad ar kameru. Ok. Jā? Tev tiek dota tikai 1 rupja kļūda. Tāpēc, ka Talsa tiešām ir nenormāli maza. Nu, come on, te nav vispār vietas. Mēs Nu, vajag zināt mani, jā. Laikā. Tā kā tev reāli tiek dota tikai 1 rupjā kļūda, ja tu 1 rupjo kļūdu, redzēt, to neviena netiek dota. Nē, jā. Ja tu kļūdīsies, 1 rupjo kļūdu uztaisīsi, visu tu esi zaudējis. Ja tu nepēļās nevienu rupjo kļūdu, tad es skrienu 3 reizes augšā lejā. Davai. Jā? Jā. Davai, viss, aiziet. Sākam. Aiziet, braucam. Un te pa labi uzreiz brauksim. Tur es braukt nevaru. Tur man sanāk braukt tikai. Šis kalniņš nav lielāks par ebreju kalniņu. Ebreju kalniņš, man liekas, pat ir slīpāks. Kurš? Brauksim krustojumā pa kreisi.
darīšu. Viņš gaida, kad es braukšu. Tā. Es neatrakoju. Principā eksāmenis arī ir beidzies. Kāpēc? Tāpēc, kad priekškampa apstājās. Lai uztaisītu to sliekumā Bet uzsākšanu. netika jau dot komandu, lai tu apstātos sliekumā. Tā, te es varu braukt tagad. Komandai netika dot. Saproti, tev jau bija galvenais ceļš, tev vienkārši bija kustībā jābrauc un viss. Ok. Pagaidām to kalniņu neskaitīsim kā rupjo kļūdu, bet Ok. ja vēl kādu pieļaus, tad gan viss. Tad gan viss, jā. Sāksim krastām apkrēsim. Tā. Šis ir vienvirziens. Nē, tā ir apstāšanās zīme. Tev beidzās eksāmenis, tu jau esi pretējā joslā. Jā! Jā. Mani Savāc samulsināja. mašīnā, ātri sagriez pa kreisi, Tā iztaisnā. zīme. Stopu, iztaisi. Nu, tad aiziet. Tas bija divvirziens. Jā, tā man likās, bet man samulsināja Sāksim tad krastām vēl pa apaļa. labi. Līdz ar to man likās, ka tas ir, ka tur nevar stāvot tā pa labi. Ja tu mācies braukt vai gatavojies vadīšanas eksāmenam, tev noteikti ir jāaiziet visi virtuālai braucieni. Kopumā esmu pievienojis jau 60. Virtuālajos braucienos ir iekļauti visi sarežģītākie krustojumi. Līdz ar to tev būs iespēja tos virtuāli izbraukt un atkārtot. Iekļautais virtuālo braucienu materiāls ir vērtīgāks kā vairākas braukšanas nodarbības. Tie, kas vēl nekad nebūs braukuši pa centru, ir iespējams virtuāli izbraukt pilnīgi visus sarežģītākos manevrus centrā. Un pēc tam pārskatīt pieļautās kļūdas. Tieši tāpat ir ar Āgenskalnu, Ziepnieku kalnu, Maskavas Forštati un Pārdaugavu. Daudzi apjūg un nezin, kā apgriezties braukšanai pretējā virzienā abos krasta ielas regulējumos krustojumos. Bava tev dos iespēju to apskatīt un iemācīties. Tā kā nepalaid šo iespēju garām.
vajadzētu braukt tur, jo te ir dzīvojamā zonā, ne? Es kāpēc taisni taču drīkst. Jā, bet dzīvojamā zonā arī, ja? Protams, mēs Rīgā pa dzīvojamām zonām braucam. Nu jā. Te jau nekas nemainās. Tāksim, krastāmā pa kreisi. Eksāmens beidzās otrā reize. Aksim pa labi. Kāpēc beidzās eksāmens? 27 man bija. Tev bija 30 jāpat. Jau bija 30, tas tāds. Tā. Kā necenājas galīgi ierūsā, vai ne? Jā, nav braukts. Aksim krastāmā pa labi.